Fruktien vitamiini šeit Randis Latvijas mūna kanālā piedzīvojumi ir Andri. Šī būs mana pēdējā video šeit Turovjehā, šeit Spānijā. Vakarā ieradās saimnieks ar saimnieci. Reiz, kad dadzera pēdējo glāzi ar alu, tad sajūta bija briesmīga, ka nabaks radinieks, ziniet, kā bomzis un nav kur palikt. Viņiem davāja, atnāca šeit pārnakšt vienā naktī, kad tāda sajūta bija. Un tagad ir apmācies, tagad ir 11. Nē, tagad ir tieši 12. Apmācies. Vakarā arī bija apmācies ap šo laiku, aptuveni, katru dienu jau tā apmācies līdz 12. un pēc tam no kaut kura pieņem sāk skaidroties. Cerams arī šodien. Mēs arī pie jūras steigāsim. Jā, šeit ir tuvāk centram. Pagājušais vidies mēs gājām tur tālāk no centra un šoreiz tuvāk centram uz to pusi. Šī te pludmale ir tuvu centram. Tur tālāk netālu no maniem apartamentiem. Kaut kā man vairāk pludmale patika. Tur vairāk bija baltākas smiltis. Šeit parastas smiltis. Arī šeit ir skaisti. Nevar teikt, ka šeit man nepatīk, bet patīk arī.
Esmu Ukraiņu restorānā, šeit ir boršs. Boršu skatos, ļoti garšīgi. Ļoti garšīga biezupa, šeit ir Ukraiņu restorāns un rekur šeit ir pludmale. Ļoti garšīga zupa, ļoti garšīga. Nezinu, vai drīkst tā teikt, pat garšīgāk nekā mama gatava. Mama piedod. Zupiņa maksāja 8,50. Tā, rekur. Tur ir ļoti garšīga zupa. Tā, kam interesēs, varbūt tās ierakstīšu tur zem video adresi, šī restorāna adresi. Arī video ielikšu adresi, lai ir jums. Cik žēl šeit ir atsiet. Un tagad es nezinu, man būs laikam liels gabals iet atkal pie jūras kaut kurās. Droši vien uz priekšu un tad pa kreisi. Bet cik ilgi. Man ļoti patīk tādas te bildes. Labi, iesim. Vai ārprasim, cik vēl tālu jāiet. Tā, šeit ir zebra. Ļoti ceru, ka tuvu. Tā kā ko viņi te būvē, liels projekts. Aiziešu uz priekšu tur tālāk. Ilgi staigāt es nevarēšu, jo drīz būs autobus man pēc kādas stundas laikam līdz lidostai, līdz Alicantes lidostai. Varbūt nākamgad man uz Alicante jāiziet pastaigāties. Biju es tur laikam 20. gadā janvārī. Vai 19. gadā. 19. gadā droši vien. Visdrīzāk. Skaista pilsēta. Tur uz kalna ir, man liekas, uz kalna bija pils. Pils bija. Ļoti skaisti, turienes tad skati. Ļoti skaisti. Skaisti pilsēta Alicante. Tur varbūt tās pat lētāki dzīvokļi nekā šeit, Torrevieja.
Un tā arī ir drusku arī vēsturiska pilsēta. Šī te ir pilnībā jauna. Jā, bļēvins, kas te atkal? Es gribu pie jūras. Nu, labi. Būs laikam kādu gabaliņu jānoiet, varbūt tas bez jūras. Tā, nu tur tālāk es nevaru iet. Un atkal tur... Nu, kur tur ir vēl būs jāiet man uz turieni. Es te nezinu vispār tikšu, es tagad pie jūras. Te viss pilns ar jahtām, laivām. Nu, šeit ļoti liela būva, es te no tā krasta līdz šeit jau kādas minūtes 15-20 eju, joprojām nevaru sasniegt. Tur jābūt tur tālāk pludmalēm, divām mazām pludmalēm. Šeit aizžugas un tur tālāk ir tas jahtas atkal. Nabaga laivas. Ne tikai laivām šeit vajag remonts, arī mašīnai. Šitāda laiva rekur vajag man ar bračku šķirēt stopu ezrā. Tā, nu, točno 20 minūtes nogāju, vai ir tā vērts, man liekas, ka nav vērts. Tur bija skaistāk. Ai, nekā nebija tajā pludmalē, es eju atpakaļam, ieliku pat savu to stabilizatoru somā. Es ežu šeit. Tā nedaudz, ja iešu uz to uz pludmali pasēdēšu un, likam, braukšu uz to lidostu. Šī pilsētā pilnībā no jauna celta. Kādus 40-50 atpakaļ neceros, nevaru pateikt, bet pilnīgi jauna arī baznīca šeit ir jaunas. Es domāju iet uz autostāciju, braukšu uz lidostu. Jā, šausmīgi gribas man uz to Lācijas lienārā. Liels Lācijas lienārā. Tagad mēs esam tuvu autobusu stacijai. Šī tā žoga, tur ir autobusi.
Tā nu šeit tāda te mājas tāda šeit. Nopirku te ūdeni, Vichy Catalan, ļoti garšīgs ūdens. Iesaku, jūs esat šeit. Maksā viņš šeit dārgāk, 2,50 ļoti dārgi. Tā viņš vispār eiro 50 maksā. Nu, kur paņēma biļeti, maksā 7 eiro. Bet man tā iedeva tādas momentas interesantas, nekad neesmu bija redzējis. Cik viņa maksā tādu? Es krāju monētas, tādu es neredzēju nekad. Šeit ir mans bus. Esmu tagad pie lidostas. Alicantes lidostas, jā, tā kā drīz būs lidmašīna. Ai, ārprāts. Visas atvaļinājumus vieno tas, ka prieks ātri izbeidzās. Cik daudz mašīnu. Nu, redz, tāda te ir smilušaina tāda te zeme. Varbūt tas tāpēc arī koki te tur vieha nav. Nu, šeit arī maz koku. Aeroporti Alicante. Šeit Benidorm pietura. Es biju tur arī. Laikam 20. gada varbūt tas. Janvārī. Skaisti pilsētiņa. Vispārībā pie Alicante šeit daudz vietu visādu. Nu, kā Benidormā pati Alicante, Torrevieja, un šeit ir Cartagena, laikam, kā kādā pilsētā tā saucās viņa maza, bet tur ir visādi tur, kāds to vilciens brauc. Tur ir visādi senramiešu celtnes. Cartagena viņa arī piederēja šī pilsēta arī kartageniešiem pirms, kad viņi sakāva romieši. Jā, tā kā diezgan nozīmīga pilsēta. Būtu interesanti kādu reizi aizbraukt uz turieni papētīt Cartagena. Jā, kādu reizi vajadzēs. Es tagad testēju savu nesen iegūto vintāžu objektīvu Hoya Zoom & Macro 35-75 mm, kas tika ražota Japānā no 75. gada līdz 83. Tā, nu kādas krāsas ir, nu vec objektīvs, es pārsvarā filmēju uz vec objektīvu, kuri ir jāgroza, jā. Jā, nu cerams esmu fokusā. Tā, nu, tāds te diezgan tālu. Vecāk par mani objektīvs, laikam. Jā, nu, tāds ir. Nu, es esmu jau Londonā, biju atbraucis ceturtdienā, un tagad ir pirmdiena, nākamā nedēļa, dažas dienas pagāja. Jā, tā kā, tā, nu, tad 1. februāra nedēļa, un tas tā laiciņš ir tāds nevisai. Jā, Spānija ir siltāk, protams, labāk.
tur, kad es braucu prom pie 20 gradiem, šeit tagad ir, neteiktu, ka augsti aptuveni, var teikt, ka 6-8 gradi, 6 laikam droši vien. Lietains pārsvarā visu nedēļu līst, tagad ir normāli. Daugavpilī bija tā, ka -30, ja tur pavisam traki ir. Jā, šeit drusku labāk, tādā ziņā, ka siltāk ir. Man ļoti garšoja tā zupiņa, tas ukraiņu boršs, ukraiņu restorānā ļoti laba bija cena, laikam bija 8,50. Visas šīs pēdējās dienas es domāju par to boršu, un vakar tā es mēģināju uzvarīju, kaut kur varīju drusku vairāk par 2 stundām. Kaut kādā līdzīgi ir, ļoti garšīga zupa. Jā, uzvarījus ar Latvijas skrējumu. Šeit man blakus ir lietuviešu veikals. Un nopirkos to balto krējumu eksporta baltais, jā, viņš tas apsās. Un krietni dārgi, kaut kur 3,50 maksā. Ne, 2,50 atvainojos. Jā, 2,50 maksā, tas ir aptuveni 3 eiro. Tas ir dārgi, bet ļoti garšīgs krējums. Kopā ar dillēm, ar lielo pugailiņu, ar to steiku, jā, ļoti garšīga zupiņa bija tas ukraiņu boršs. Tiešām, jā, ļoti forša zupa bija. Nezinu, kaut kā es gāju garām tam restorānām, kaut kā man sagribēja skatos cenas 8,50, es padomāju, ka kaut kā normāli. Gribējas man siltu, jā, to, ko vienu vajadzēja paēst, man tā nī tora vieha, jā, tā kā jā, laba garšīga zupiņa. Tas mikrofons mans jaunais, es pirku. Man bija vecais mikrofons, tika salūsts, kad biju Taizemē, es pirku jauno, un jūs redzējat, ka neturēja to vēju, cevišķi otrā video Tora vieha, kur es biju, to pie jūras, tur krietni nevarēja neko dzirdēt. Tas trokšņains, un es izmetu viņu ārā, jo es testēju tagad, un nebija skaņas vispār. Ļoti žēl, ja 30 euros viņu pirku dažas nedēļas atpakaļ. Jums patikās šis video, spiediet to laiku, pogu, pierakstīties manā kanālā Pētījumā ar Andriju, un arī uzrakstiet kādu komentāru, jā, varbūt kādi ieteikumi ir. Jā, būšu ļoti pateicīgs, jā, varbūt tās, kādi ieteikumi par Spāniju, varbūt tās gribētu redzēt, varbūt no savas pieredzes, varbūt kaut ko varētu uzrakstīt, man gaidīšu jūs komentāru. Būšu ļoti pateicīgs, ja paldies par noskatīšanos, ja tiekamies nākamā reize.